Bet Hama dēli ir Kuš Mizraims puts un Kanāns, bet Kuša dēli ir Seba, Havila, Sapta, Rāma un Sapteka, bet Rāmas dēli ir Saba un Dedans. Kuš dzemdināja Nimrodu, tas sāka varoņu gaitas zemes virsū. Viņš bija varonīgs mednieks, tā kunga priekšā kādēļ tiek sacīts, kā Nimrods, tik varens mednieks tā kunga priekšā. Un viņa ķēniņa valsts sākums bija Babilonijā, Arakā, Akadā un Kalnē, Sineāras zemē. No šīs zemes izgāja Asurs un uzcēla Ninivi, Rehobotas pilsētu un kalni, arī Reseni starp Ninivi un kalni. Šī ir tā lielā pilsēta. Bet Mizraims dzemdināja Ludimu, Anamimu, Leobimu un Naftuvimu, arī Patrusimu un Kasluhimu. No tiem cēlušies filistieši un kaftorieši. Bet Kanāns dzemdināja Sidonu, savu pirmdzimto, un Hetu un Jebusiešus, Amoriešus un Girgasiešus, Hīviešus, Arkiešus un Sīniešus, Arvadiešus, Cemariešus un Hamatiešus. Un pēc tam kanāniešu ciltis sadalījās. Šī bija robeža kanāniešiem no Sidonas virzienā uz Gerāru līdz Gāzai, bet virzienā uz Sodomu, Gomoru, Ādamu un Ceboīmu līdz Lāšai. Tie bija Hama dēli pēc savām dzimtām, pēc savām valodām, savās zemēs